Mirdzoši un kopti mati ir katras sievietes lolots sapnis, tāpēc jautājumi par to stiprināšanu vienmēr ir aktuāli. Kā izvairīties no matu pārmērīgas izkrišanas, sausiem matu galiem, iegūstot perfektu izskatu un vienmēr saņemt komplimentus, devāmies noskaidrot. Sākšu ar pamatjautājumu. Kāda tad ir matu funkcija? Šis jautājums īstenībā interesē ļoti daudz cilvēkus. Ir ļoti daudz un dažādi mīti par matiem, bet mata galvenā un faktiski vienīgā funkcija ir aizsargāt galvu, tātad no augstuma vai no pārāk pārmērīga karstuma. Tātad tā ir aizsardzības funkcija, teiksim, galvas smadzenēm, kas īstenībā ir galvenais mūsu cilvēka organismā. Taču mūsdienās, protams, ka cilvēki izmanto matus, lai mainītu imidžu, jo tas principā ir lētākais un vienkāršākais, lai pēkšņi padarītu sevi spilgtāku vai mazāk spilgtāku vai pilnībā pārveidot savu imidžu. Kāpēc mati, Igor, elektrizējas? Mati elektrizējās lielākoties ziemas periodā. Kā jau zināms, augstumā jebkurš apģērbs izžūst daudz ātrāk, slapjš apģērbs, mitrs apģērbs. Ja mēs iznesīsim laukā augstumā, viņš izžūst daudz ātrāk nekā saulē. Jo augstums sausina daudz ātrāk un daudz efektīgāk nekā saule. Un tieši tas pats notiek arī ar matu. Matu struktūra paliek sausāka, tāpēc matam ir papildus mitrināšana vajadzīga lielāka tieši ziemas periodā. Tieši tāpatās kā mūsu ādai. Kas būtu jāzina, izvēloties matu kopšanas līdzekļus? Pirmais un vienkāršākais laikam ir saprast, ar kādu tad problēmu mums ir jācīnās. Vai nu tā ir sausa un problemātiska galvas āda, vai nu ir šie te lūstošie sausie gali, vai nu uz šī te mate ir, teiksim, tādi kaut kādi pūciņi, ko mēs gribam tikt galā, vai nu mēs gribam saglabāt šo te mata tekstūru. Tātad sākumā mums ir jāapzinās, ar kādu problēmu mums ir jātiek galā, un tad principā jautājums jau būs ļoti viegli atrisināms. Kā tad visefektīvāk ir kopt savus matus? Visiem šiem iepriekš minētajiem faktoriem labākais kopšanas līdzeklis ir Biosilk silkterapijas zīds, ar ko šodien gribu arī tevi iepazīstināt. Zīds ir viena no stiprākajām dabiskajām šķiedrvielām, kas nodrošina augstu mitrumu aizturu un saglabāšanu. Tas satur 17 līdz 19 aminoskābes, kas atrodamas matos. Produktu sastāvā ir iekļauta lavanda, kas uzlabo matu struktūru, piešķir spīdumu un rūpējas par to veselīgo izskatu, padarot tos mīkstus un viegli ieveidojamus. Kā arī piparmētre, kas novērš matu izkrišanu un pasargā no ātras matu taukošanās. No Biosilk zīda terapijas līnijas īpaši vēlos izcelt silkterapiju, 17 Miracle, nenomazgājamo kondicionieri, kas atjauno matu struktūru un aizsargā galvas ādu. Līdzeklis atvieglo ķemēšanu, mazina matu elektrizēšanos, uz matu virsmas rada aizsargplēvi, kas palīdz saglabāt mitrumu termisko procedūru laikā. Ieteicams no vainātiem, bojātiem un krāsotiem matiem. Produkts nesatur parabēnus. Lietošana – uzklāt uz izmazgātiem matiem, iemasēt kondicionieru matos, neskalot. Biosilk silkterapija original. Šķidrais zīds matiem, viegls nenomazgājums līdzeklis, veidots uz dabiskās zīda bāzes, visu matu tipu aizsardzībai un atjaunošanai. Produkts nesatur parabēnus. Lietošana. Uzklājiet nelielu daudzumu uz rokām un vienmērīgi uzklājiet to uz slapiem vai sausiem matiem. Un šodien uz tiem matiem vēlos izmēģināt Biosilk silkterapiju Light. Jauna unikāla formula uz dabiskā šķidrā zīda bāzes, kas īpaši domāts stipri bojātiem matiem. Iedarbības pamatā ir dabiskais zīds, kas iestrādāts molekulārā līmenī matu struktūrā un nostiprina tos no iekšpuses. Zīds noturas matos un samazina to elektrizāciju. Zīds nodod visas savas vērtīgās īpašības, uztur to veselību un nodrošina nevainojamu ārējo izskatu. Produkts nesatur parabēnus. Lietošana. Uzklājiet nelielu daudzumu uz rokām un vienmērīgi uzklājiet to uz slapiem vai sausiem matiem. Ieprieciniet savus matus
ar matu kopšanas līdzekļiem Biosilk. Revolucionāra zīda iestrādes līnija atdzīvina un atjauno matu struktūru, kā arī palīdz tiem vienmēr izskatīties perfekti.